Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Esiet sveicināti, cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Priecājamies, ka atkal varam būt ar jums kopā nedēļas nogalē raidījumā Aktuāla diskusija. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un šodien jūsu klausītāju un skatītāju ierosināta tēma, turpināt faktiski tēmu kristietis un internets. Studijā sveicinu Jēkabpils vasaras svētku draudzes atklāsmi mācītāju, kā arī Solis TV projekta vadītāju Andriu Opengēmu. Esiet sveicināti. Tirdzniecības konsultantu IT uzņēmumā Kasparu Ločmeli. Dien. Un Bauskas Kristīgā centra jaunā dzīve jauniešu kalpošanas vadītāju Austri Augustu. Sveiki. Vispirms par internetu. Došu tādu nelielu statistiku, ļoti interesantu. 2015. gadā pasaulē lietoja 1 miljards 35 miljoni, kas lietoja aktīvu tā saucamo ģīmju grāmatu, jeb sejas grāmatu, jeb angliski Facebook. Tātad 1,35 miljārdi. 1,12 miljārdi lieto šo Facebook telefonā. 864 miljoni Facebooku izmanto un lieto katru dienu. Tas ir pasaulē. Es pat domāju, nesarežģīsim tik daudz. Ļoti interesanti salīdzinoši ar Latviju. Internetu lietotāju skaits Latvijā. Kā jūs domājat, cik? Dodiet kādu skaitli apmēram. IT... 1,5 miljons. Jā, zinās. 1,628,854, kas lieto internetu. Un faktiski Facebook no tiem lieto 650,000 un draugiem.lv lieto 731,000 tur ar kapekām. Faktiski daudz. Ja mēs tā paskatāmies Latvijā, pagājušajā gadā bija reģistrēts 1,986,100 iedzīvotāji un 1,628,000, gandrīz 629,000 lieto internetu. Faktiski gandrīz visi, tur tūpie jau 80%. Tātad internets ir visiem, visi lieto. Tātad runāsim atklāt. Mēs esam pieštepselēti, latviski sakot, pie globālā tīkla. Tie, kas tur vēl nav, es nezinu, tur ir vecie ļaudis, mamītes un vectēvi, kuri vairs tur ne, bet man liekas, jaunatni jau visi ir iekšā. Es domāju, es nezinu, kas par tevi ir varbūt kāda informācija, kurš ir pats jaunākais interesanti lietotājs? Man liekas, jau sākot no 3 gadiem jau lieto. Pirms vēl sāk runāt. Jā. Nerunā, labs salīdzinājums. Nerunā, bet jau tu esi jau internetā. Spēlīts jau spēlē. Labi. Man interesē jūsu statistika. Kāda ir jūsu statistika, cik daudz jūs lietojat internetu? Un kad atceraties pirmo reizi, kad sākāt varbūt? Labi, tas nav tik svarīgs, bet cik daudz ikdienā jūs lietojat internetu? Kaspar? Es ļoti daudz. Darbā man nepārtraukti ir jāstrādā ar internetu. Un arī ārpus darba laika lasu ziņas, skatos. Es domāju, varētu iet runa par kādām vismaz 10 stundām dienā. Tu esi pieslēgts? Es domāju, noteikti. Jā, tev? Stundās varbūt es precīzi nepateikšu, bet teiksim tā, ka nav diena bez interneta. Tas ļoti, ļoti, ļoti retos gadījumos ir. Jo
praktiski nemitīgi kabatā ir vieta tālrunis, kurš ir pieslēgts pie interneta. Ja man nevar sazvanīt, tad visticamāk man var atsūtīt ziņu caur internetu. Un to es saņemu, to es redzu, to es dzirdu un tādā ziņā. Tāpēc, īsziņa, ne īsziņa. Īstenībā interesanti ir tas, ka, manuprāt, jauniešiem vairāk, vismaz manā gadījumā, ka īsziņas vairs nav tās, tiek tā kā nosūtīta ziņa caur internetu, kas vairs nav kā īsziņa, kas nav kā SMS veida, bet jau kā noteiktās aplikācijās kaut kāda ziņa. Interesanti. Andri, cik tu? Es grūti pateikt, varbūt ap stundu kaut kur. Bet tas tā tīri. Katru dienu? Ne katru dienu. Ne katru dienu. Tā apmēram. Ko tad tu tik švaki? Sanāk tā, ka laikam cita darba tik daudz, tikai kas saistīts ar kalpošanu. Pagabarāli, man tie kaut kāda statistika arī par tevi, es tās paskatīšos. Facebookā tev ir 3000 sekotāji. Jā. Par tiem tu esi padomājis, cik tie tur stundas pavadi internetā. Pats tu tikai 1 stundu. Es laikam tāpēc, ka esmu nācis no ebreju tautas. Manas saknes, jā, un kādam ebrejam bija teikts tā, kāpēc tu nestrādā? Viņš saka, dodiet man cilvēkus, un es strādāšu. Jā, tādā ziņā Dievs ir devis man iespēju cilvēkiem iedot uzdevumu, kuri labprāt, teiksim, tā kā kalpošana tā uzņēmās, un viņi aicina jaunus cilvēkus iekšā, un arī, ja ir kaut kāda vēstules, ja raksta, jā, tad man īziņas veida atnāk jautājums kaut kāds, un vai ieskaties Facebookā, un tādā ziņā es ļoti minimizēju laiku pavadot Facebookā. Man nevajag tur iet uz laiku. Ja kaut kas ir, man māsa zvana vai sūta īziņu. Māsiņas un brālīši. Labi. Malāc, to ir laba darba organizācija. Organizēt tā, lai pašam nav jāstrādā. Un draugos ir cita māsa, kur arī par to atbild. Viņi tur visu, ko salikus, studēsim Bībeli ar mācītāju Andru Opengēm un tā tālāk. Tā kā, tādā veidā sanāk, ka ne es tikai visu to algu saņemšu, bet mēs kopā dalīsim. Labi. Kristietis un internets. Jūs paši noteikti esat domājuši. Kā tas ir? Viss ok? Tā ir vienkārši dzīve. Un viss, ja es eju internetā, es nedomāju, kas es esmu. Ja es kaut ko rakstu, ja es kaut ko lieku iekšā. Es domāju, ka tā ir vienkārši viena no tehnoloģijām. Tāpat kā, teiksim, auto. Ja tu viņu lieto pareizi, viņi to nogādā no punkta A uz punktu B. Ja tu viņu lieto nolaidīgi, tu vari kaitēt sev, vari kaitēt pasažieriem, vari kaitīt citiem satiksmes dalībniekiem, vai ja tu lieto ļaunprātīgi, tad tu vari izdarīt ļoti lielu kaitējumu. Tāpat arī internets. Ja tu lieto viņu pareizi, viņš tev nes svētību, tev, citiem cilvēkiem. Ja nepareizi, tu vari kaitēt sev, citiem. Un jo jaudīgāka tehnoloģija, jo lielāka šī atbildība. Internets ir diezgan jaudīga tehnoloģija. Viennozīmīgi piekrītu, ka katrs no mums pats izvēlās. Ko mēs darām, kā mēs darām internetā. Un es domāju, ka kristietim ir ļoti, ļoti svarīgi. Jo cilvēks skatās uz mums. Un atliek tikai vienu mazu kaut ko, lai būtu uzreiz kaut kāds iemesls cepties citiem un kaut kāda strīda varētu rasties. Tāpēc katram ir pašam jāskatās, jādomā par to, ko, kādu vēstu. Bet tevi tas dikts satrauc, ka kāds cepjās par to, ko tu esi pateicis? Es teiksim tā, ka tas, ko es pasaku, par to necepjās. Tad, ja man ir jautājums, kāpēc necepjās? Vai ir nepieciešamība, lai cepjās? Bet Dievvārdā mēs zinām, ir rakstīts, pravieši, jūs vecos tēvus jau arī, viņi tā ar glaimiem tur aplika un visu, ko skaistu un labu runāja par viņiem, bet patiesībā, tie bija viltus pravieši. Un ja jūs svētīgs, tu esi Austri. Jā. Ja tevi vajā un zaimo manu vārdu dēļ. Tevi neviens nevajā, tevi neviens par tevi necepjās, tu esi vēl moderns čals. Bet mēs šobrīd runājam tikai par vienu lietu, tikai par internetu. Tas arī ir. Teiksim tā, ka
ir citas lietas dzīvē, caur kurām var piedzīvot kristietes vajāšanas. Es nepārprotu man. Mēs tā tiešām runājam tikai par internetu. Jā. Un tad mēs nonākam pie jautājuma, vai internetā vajadzētu pateikt tā skaidri, kā Dievvvārds saka, jeb par savu pārliecību, jeb labāk klusēt, neteikt līdz galam, ka kādu neaizskar, jo tomēr taču daudzas lasa un skatās. Es gribētu teikt, ka tas ir vienā gadījumā varbūt tas ir atkarīgs no situācijas, bet citā brīdī ir jāpasaka tas, kas ir jāpasaka. Un cilvēki ir dažādi, viedokļi ir dažādi. Tas ir mans viedoklis. Ja cilvēks respektē mani, viņš respektēs mani viedokli. Mhm. Par ko vispār vajadzētu kristiešiem internetā rakstīt, sacīt? Es tagad mazliet ignorēju mācītāju, bet man interesētu jaunie vīri. Par ko vajadzētu? Ja kristietis iet internetā, ko viņam tur vispār darīt? Tavs mērķis kāds ir Kaspar, tas... Labi, tev ir savādāk, tev ir tīri profesionāli, tev jāskatās viss, bet tu tomēr kā persona arī ej. Tu arī tvīto, čivini? Twitteru lietoju, bet ļoti minimāli vairāk es to lasu, es viņu izmantoju kā ziņu tādu iegūst rīku. Ko domā to? Twitteris nav tikai priekš cilvēkiem, Twitteris arī, priekš organizācijām, priekš viedokļu līderiem, kuri ir viedokļu līderi kaut kādās noteiktās tēmās, un tad piesakojot īstajām organizācijām vai īstajiem cilvēkiem, tu vari ļoti koncentrētā veidā dabūt informāciju par tevi interesējušām tēmām, pie tam bieži vien viņi ir objektīvāki un daudz ātrāka nekā ziņās, jā, jo tas, kas parādās Latvijas ziņās, es to esmu izlasījis jau 2 dienas iepriekš vismaz. Jā, bieži vien. Un pie tam no acu lieciniekiem, jā, un tā tālāk. Pastāst, man tīri intereses, un es domāju, klausītājiem arī interesanti. Kā tas strādā? Tu gribi uzzināt, piemēram, par ko? Piemēram, man tāda ļoti interesējuša tēma ir tas, kas notiek Ukrainā, jā, sākot no 2014. gada. Kas tad tur faktiski notiek? Tad var piesakot kaut kādiem viedokļu līderiem, jā, no Ukrainas, no Krievijas, kuri seko līdzi šai tēmai, un tikko viņi pamana, viņi parasti ar to padalās. Kā tu viņus sameklē? Pamazām tas tā, tu izlasi vienu ziņu, jo viņi jau dalās, tās ziņas izplatās, jā. Viņi krievu valodā noteikti. Krievu valodā, angļu valodā, jā. Un, tad kaut kas notiekās, kaut kāds jauns atgadījums, jā, kāds aculiecnieks ieliek kaut kādu video vai ieliek kaut kādu bildi vai aprakstu, jā, un tad šis viedokļu līderis parasti to uzzina, padalās, jā, un tad es varu to izlasīt. Un tās ziņas, par kaut kādiem terroraktiem vai kaut kas tāds, tu vari uzzināt vismaz 3-4 stundas ātrāk nekā... Tu pa Francijas nelaimi zināji ātrāk, pa Beļģijas... Par Beļģijas viennozīmīgi ātrāk nekā tas ziņās parādījās. Vismaz kaut kāds, man liekas, 2 stundas ātrāk. Bet tad tas nozīmē, ka tev nepārtraukti ir jālasa. Tad tu esi faķīrs, vecos laikos teicu. Kā tu to spēj strādāt un reizē tvītot un lasīt, tur jau ir gājis gaisā, un tāpēc tam paskaties vēl mūsējie neko vēl nav teikuši. Man darbs ir tāds, ka man nepārtraukti jāstrādā tajā multitasking režīmā. Man ir dienā kaut kur... Latvijas kāds ir multitaskings? Tas ir daudz profilu. Daudz uzdevumi vienlaicīgi. Man dienā ir kaut kādi 50-60 vismaz ienākošie e-pasti, kaut kādi tikpat daudz izējošie e-pasti, un ātri tev klients kaut ko pajautā, tev ātri ir jāuzzina, jāatbild viņam, un tad to kaut ķeries pie nākošā, ir kur tu vari uzreiz to izdarīt un aizmirst, ir tādi, kuri vēl kāds ilgāk šie te uzdevumi, un tas multitaskings jau ir kļuvis tāda, par obligāto nepieciešamību, un tādā pašā multitasking režīmā, tu arī vari sekot ziņām līdzi, reizi stundā ātri apsties, tajā pašā Twitterī vai kur citur. Piedod, tīri personīgi. Tu vari arī atslēgties vakarā? Es domāju, es reāli lietoju par daudz. Es uzskatu, ka es lietoju par daudz. 50-60 saņemt, atbildēt, plus vēl
Twitteris, plus vēl ziņas, plus vēl kaut kas. Tā ir mūsdienu realitāte. Tas būs vien vairāk un vairāk. Jau cilvēks vienkārši mainās, cilvēks smadzenes mainās. Ka viņas pielāgojās šādam te režīmam, ja, ka viņi pielāgojas, cilvēka atmiņa mainās. Ja, kad tev vairs nav jāatcerās informācija, fakti. Tu atceries, kur tu vari šo informāciju iegūt, kā tu viņu vari atrast. Ja. Man ir tā, kad es izdaru kaut kādu darbu, aizsūtu, pēc kāda laika man klients atsūta atpakaļ, kad kaut kādu atbildes to man e-pastu, un es skatos, ko es viņam esmu uzrakstījis, wow, tik interesanti. Un man ir akal, man ir paiet kaut kāds laiks, kamēr es iebraucu tajā tēmā, ja, un vienkārši tā ir tā mūsdienu realitāte. Un, ja tu esi ekonomiski aktīvs, ja tu gribi darboties noteiktās sfērās, bez tāda darba režīma neiztikt. Jā, tev ir ko sacīt? Jā, vēl arī interesanti tas, ka es ikdienā ļoti daudz lietoju Twitteru. Interesanti ir tas, ka piesakojot kādam konkrētam cilvēkam, Twitterī ir izstrādāta šita, nezinu, kā to tieši precīzi pateikt, bet izstrādāta lieta, kur tev iesaka, kam tu varētu sekot nākošajam. Un tādā ziņā tev atliek piesakot pareiziem cilvēkiem, lai tu atrastu pareizo informāciju. Labi, Braigi, kā jūs atslēdzaties, pasakiet? Jums ir arī sabats? Jā. Un ko jūs sabatā? Sabatā tad ķerās pie interneta. Ne pie interneta. Internetu noliek. Vismaz manā gadījumā es nolieku pie malas. Jā, ir reizes, ir viena diena, ka tu pilnīgi, tev ir sabats internetam. Man ir vairākas. Es neteikšu, ka man katru nedēļu ir konkrēti viena diena, bet tad, kad es jūtu, ka ir par daudz, tad es vienkārši atlieku malā. Kas ar tevi notiek, ka tu jūti jau, ka tas ir par daudz? Es teiksim tā, ka varbūt vairāk vai mazāk tāds nemieris sirdī parādās. Un tad es saprotu, ka ir vērts piebremzēt. Tas ir interesanti. Tev arī nemieris parādās sirdī? Jā, bet es tā, kad aizgājos līdz tādam noteiktam sabatam, kad es apzināti vienkārši to nedaru, man tā nav. Vienkārši sestdienas sēdienu, kad es esmu dienu kopā ar savu sievu, tad mēs kaut ko daram aktīvi, kaut kur ejam, kaut kur braucam pie draugiem, tad tā interneta nav. Vai mēs ejam kaut kur pie dabas, bet tā, ka tā vienkārši apzināti to nedarīt, tāpēc, ka tā ir pareizi. Es līdz tam neesmu aizgājis. Vai nepareizi, tas ir savādāk. Lūdzu, saprotiet pareizi. Es nesaku, ka, teiksim, mācītājs, ja kāds cits, Andris, piemēram, svētdienā aizejot uz dievnam, viņam ir labi bībeli, bet viņš te ātri gribētu kaut ko atrast internetā, un viņš ātri atrod. Nav problēmas. Es par to nerunāju. Bet te ir tas zemteksts tam, vai kāpēc es teicu to, es jūtu sirdī, ka man ir satraukums, ja ir tāds. Tas zemteksts, kas man tā brīdinājums signāliņš ir, ka tas ir tuvu atkarībai, ne? Es kaut kur lasīju, kad uz ko strādā tā interneta atkarība, un ir tas, ka tu paveic kaut kādu mazu uzdevumiņu, un tas tev sniedz to apmierinājumu. Un, piemēram, tu izlasi tvītu, kaut kādu jaunu informācijas ziņu, tie 120 simboli, un tīri fizioloģiski tur tev izdalās kaut kāds nedaudz laimes hormons. Un tas ir tas veids, kā notiek tā atkarība, ka tu pierodi, ka tev visu laiku ir tie kaut kādi mazi tie apmierinājumi. Tā kā, jā, tā interneta atkarība ir tāda reāla lieta, tā ir reāla problēma. Medicīnā tas eksistē, ir cilvēki, kuriem tā ir ļoti smaga atkarība, un tas internets arī, viņš tā kā uz to arī ir tēmēts, lai savā veidā to atkarību arī izraisītu. Vai tas tā ir apzināti darīts, bet tas tā sanāk. Jā, Andri, ko tu par to visu domā? Es domāju, kā Bībelē teikts, 1. korintiešu 6. nodaļā 12. pantā, kā Pāvils saka, viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst, lai man kalpina. Un arī 1. korintiešiem 10. nodaļā 23. pāntā rakstīts, viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi. Tāpēc es domāju, kā rakstīts arī vārdā, ka esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Ja? Mēs kā dzirējam pie stūris, ja ar mašīnu varu braukt no A līdz B, bet nedrīkst ar mašīnu braukt, ka tu neesi skaidrā prātā. Tas nozīmē, kad man ir skaidrs prāts, tad, kad es esmu vārdā bijis, kad esmu ar Dievu savienots.
tad Dieva gars mani vada, un viņš man pat dos internetā vajadzīgo svētrunu, vajadzīgo momentu, kad es ieskatīšos Facebookā, cilvēks man raksta, viņš varbūt pašnāvību grib uztaisīt, ja, un es tādā veidā ne tikai sevī kaut ko visu laiku, kaut kādu šo pasaulīgo informāciju zinu, jo ko mēs ēdam, tādi jau mēs arī esam. Saprot, ja tu esi to pasaulīgo piesātnāts, un Bībelē vēl teikts, Māte evaņģēlija 24. nodaļā 12. pantā, ka ļaunums ies vairumā, un tāpēc mīlestība daudzos izdzisīs. Daudzos jau tā mīlestība dzis ārā. Jūda atgāja no Kristus, un vēl bija no Pāvila Dēma aizgāja prom, jā, bet vairums būs pēdējā laikā. Kā tas ļaunums ieies? Ļaunums ieies draudzē, ļaunums ieies sirdīs, un mīlestība izdzisīs. Kā ir mīlestība? Svētais gars ir izliets mūsu sirdīs, jā, tātad mīlestība caur svēto garu ir atnākusi. Un tādā veidā svētais gars būs apslāpēts, jo mēs ar savām acīm, ja atstava būs netīra, tad arī visa tava miesa būs netīra. Tādā veidā mēs paliksim netīri. Bet tagad es tev došu savādāku skatījumu, jeb savādāku situāciju. Es dzīvoju tikai kristīgos portālos. Arī apmēram 8 stundas dienā. Es to nesaku par sevi, es tev kā piemēru saku. Kristīgos portālos 8 stundas dienā. Bet brīžiem tur tādu dzirdu, tādu lietu lasu, jeb tādu situāciju. Un brīžiem arī atmetu tā kārtīgi atpakaļ, protams, Dievu vārdu pieminot un citējot. Un tas viss ok? Nu, atkal ir, Dievs ir savu vārdu pacēlis augstāk par visu. Un, kad mēs lasām Jozua grāmatu 1.8, rakstīts, lai šī grāmata neatiet no tevis, bet pamācies viņā dienu un nakti. Ņem arī Timotejā rakstīts, Pāvils saka, ņem vērā sev pašu un mācību nodarbojas ar to patstāvīgi. Un kas notiks? Ja tu tā dzīvosi, tu pieaugsi, tu varēsi uz citiem, kā sāls rakstīts, ka jūs esat zemes sāls, tad sāls būs derīgi, tev būs spēks. Un arī ebrejiem rakstīts 5. nodaļā beigās, ka tad tu būsi garīgi priedis un tu varēsi atšķirt labo no ļaunā. Tāpēc, ka tu arī svētrunas klausies portālos, jo kad cilvēks ir mazulis un mēs sakam, skaties tur svētrunas, ja? Nedrīkst dot cilvēkam ir īpaši, ka viņš tikko nācis uz draudzi, lai viņš tagad tur tikai surfo pa visiem tiem, viņš visu ko uzķers, tā kā mazi bērni, ja? Viņi visu pēc kārtas no grīdas ņem un mutē bāž, un pēc tam tu brīnies, kāpēc viņam vēders sāp. Vajag, lai viņš vārdā, lai viņš piero no šī vārda, rakstīts, ka iemīliet kā pat laban piedzimuši mazi bērni, šo te tīro vārdu. 1. Pētera 2.2 rakstīts, ja? Bet atgriežamies uz zemes. Tagad tu esi parāvus debesīs mūsu visus, bet atgriežamies uz zemes. Reiz, kur ir blakus sēž tev brālis, kuram ir, cik tu teici, 10, 12 stundas tu esi internetā. Nu, ko? Kā? Tagad labi, nu, viņš, tu gribi teikt, viņš cik tu gadus jau esi kristietis? No 99. gada. Nu, brīnišķīgi, pareicini, pasties, cik jau 25 jau vismaz. Nē, 16, 20, nu vienalga. Un nu, tu taču neesi vairs bērns, kas visu lasa no zemes. Tu tomēr kaut ko šķiro. Nu, un tad te ir tas jautājums, bet te ir kas cits. Internetā tā informācija ir tik ļoti daudz, un es to pats zinu, kā viņa mani ierauj. Faktiski tas tīmeklis ir, es viņus salīdzinātu vairāk kā, turpat nav 8 kājas, tur ir miljardi kājas. Tu paskaties tur zibini, tur midžini, tur skrien, tur lec, tur viss pārējais, un tevi ierauj iekšā. Un tu vairs nejūti. Tu pārnācis mājās. Es tagad stāstu par sevi. Pārnācis mājās un pareizi. Es gribu uzzināt ziņas. Un atver vaļā. Skatos, ok, izlasu tur vienu ziņu, izlasu virsrakstu, trešo, labi, es jau filtrēju, ko es lasīšu tālāk. Labi, tad izlasu vienu rakstu. Bet man tas raksts jau pagaida aizved uz nākošo rakstu. Nē, vēl uz kādiem 7 rakstiem. Es nerunāju par Twitter, nerunāju par Facebook, es tur neesmu. Bet viņš ierauj iekšā. Un tad, bet man vajadzētu izdarīt to, man vajadzētu to izdarīt, man vajadzētu vienkārši aprunāties ar sievu. Beidzot no darba mājās pārvaldes, ne tā? Un
Nē, bet vēl tur baigi forši interesanti. Un tad pēc tam aiziet plašajos okeāna ūdeņos angļu valodā un krievu valodā. Kas tur plūst? Un tad tu paskaties, tur kā grauž kaut kādas acis, tur maina brilles, vienu, otru, trešo, vairs tu tā kā īsti neredz, viss ir miglains. Paskaties, 1:30. Ne jau dienā, naktī. Un tad tu aiziek gulēt, ko tad lūks tur vēl, pa ko tu lūks? Iztukšots, jā. Tu esi totāli iztukšots, izsmelts. Tāpat laikā ilūzija, cik es esmu gudrs, kāda man informācija. Es tagad zinu par to cilvēku, par to es zinu visu, kas viņam mājās ir un kas nav mājās. Visu. Un faktiski es esmu iekritis, piedodiet, ka tā saka, es esmu iekritis tajās lamatās. Tagad ir kontekstā man jautājums. Dodiet padomu, kā, runāsim tagad par kristiešiem. Mēs esam dievbērni, atcerēsimies, mēs esam dārgi atpirkti ar Kristus asinīm. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē ne tikai es kā fiziska persona, bet arī mans laiks, ko tas kungs man ir devis. Sākot no tā brīža, redz, kur 99. gadā, tev ir laiks, tagad tas ir tā kunga laiks. Lūdzu, nepārprot, es tev nepārmetu, tev ir darbs, bet tas mums visiem ir ko pārdomāt. Un ja es esmu no tā kunga atpirkts, tad man patīk, šeit mums ir arī ļoti daudz jautājumu, un varbūt mēģināsim uz tiem atbildēt. Kādai attieksmei vajadzētu būt pret globālo tīmekli un kādiem mērķiem lietot internetu kristīgam cilvēkam, jeb tas, ko es saku, Dieva bērnam? Ko jūs sakat? Par to acis graušanu bija tāds joks, kad pie interneta tēja atdziest ātrāk. Labi. Jā, es piekrītu. Pilnīgi piekrītu. Un tu zini, ka pie interneta noēd, nemanot ļoti daudz. Jā. Jautājums bija, kādai vajadzētu būt attieksmei pret globālo tīmeklu un mērķim vispār. Jā. Es kā Dieva bērns šajā kontekstā, ja es to saprotu, mans laiks, es pats esmu ar dārgām Kristus asinīm atpirkts un faktiski šobrīd, kā Pāvils saka, nepiedaru vairs sev, bet Kristum. Ok, tad, teiksim, vecajā derībā bija tā, ka bija viena aizliegumi, un viņam tas nenostrādāja. Un tad atnāca Jēzus un pateica, ka galvenais balss tur būs mīlēt to kungu un savu tuvāko kā sev pašu. Un tad uz ko mēs koncentrējamies? Ja mēs tikai koncentrēsimies uz to, ko nedarīt internetā, visdrīzākais tas nestrādās. Jā. Bet ja mēs galvenais koncentrēsimies uz to, ka, lai ir attiecības ar Dievu, lai ir tas personīgais laiks lūkšanām un personīgais laiks lasīt Bībeli, un ja, kā Andris teica, kad ja ir sirdī izliet svētais gars savu mīlestību, tad man šķiet, ka tad Dievs vienkārši pasaka, kad ir, ko nevajag darīt konkrētajā tajā situācijā, kad ir jāapstājas, kad ir jābeidz. Un tā. Bet, protams, ir arī jāzina, ko nevajadzētu darīt, no kā jo ir visādi tīri praktiski apsvērumi, kad ko nevajadzētu darīt, no kā vajadzētu izvairīties, visādi drošības pasākumi un tā. Jā, par drošību mēs to šajā brīdī varbūt nerunāsim. Jā, paldies tev, tas arī ir ļoti labs jautājums. Bet es došu vēl kādu citu jautājumu. Kā rīkoties internetā, lai kristietis ar savu rīcību apstiprinātu to? Te jau ir pareizi, ko tu saki, ko mums darīt. Ka viņš ir dievbērns. Ko vajadzētu darīt? Es domāju, ir ļoti svarīgi filtrēt to, ko mēs dodam caur sevi sociālajos tīklos. Vai Facebookā, ja mēs runājam par Facebooku, tad vai tās ir spēļu aplikācijas, kur mēs aicinām iedot man dzīvību, lai es varu turpināt spēlēt, vai Twitterī tie ir kaut kādi muļķīgi un ņēli joki, kad ir svarīgi skatīties, kas tad iziet cauri manam profilam.
Un, nu, tādā veidā es teiktu. Nu, un tu no sevis ko dod? No sevis ko dod? Teiksim tā, ka Facebook es lietoju tīri saziņai. Facebookā ja ar kaut ko dalos, tad tas ir vairāk vai mazāk ļoti minimāli. Un tie būs varbūt kaut kādi sporta un aktivitāšu notikumi. Un Twitterī vairāk vai mazāk cenšoties komunicēt ar sekotājiem saviem. Lietas, kas, es joprojām esmu cilvēks. Neatkarīgi no tā, vai es esmu kristietis vai ne kristietis, bet es esmu cilvēks. Un tāpēc Bet tad es tev jautāšu pavisam konkrēti. Jā. Ko tu dari internetā, lai par tevi to saprast, ka tu esi Dieva bērns, ka tu esi atpirkts, ka tu esi, kad tu esi jauns radījums. Vēl jau vairāk, ka tev ir uzdevums no tā kunga. Es teiksim tā, ka saziņā, ja mēs sazinamies ar jums caur datoru, tad mana ziņa, kā es uzrakstu savu ziņu, jūsos varētu atsaukties pavisam citādāk. Intonācija, balss intonācija, vai tas, kā es runāju. Tāpēc es vairāk koncentrējos uz tiešu kontaktu ar cilvēku, nekā, ka es sludinātu evaņģēliju dienu no rīta. Tad internetu tu nelieto, es tā saprotu, tu nelieto, lai, teiksim, pateikt evaņģēliju, novēlēt Dievu svētību. Ikdienā, katru dienu, nē. Taču es nenoliedzu, ka lietas, kuras man uzrunā tanī brīdī, un es jūtu pamudinājumu, ka jā, varbūt šis ir tiešām derīgs. Tad es nekautrējos, un es tiešām ar to dalos. Jā, tev kā tas ir? Ļoti līdzīgi. Es piekrītu. Ja es tagad savā, teiksim, Facebookā tikai to vienu darītu, kā katru dienu 10 kristīgus tekstus publicētu, vienkārši cilvēki atsekot no manis. Ja, es viņus vairs nevarētu sasniegt caur to rīku. Ja, bet ik pa laikam es kaut ko tādu ielieku, ja es ieraugu kādiem citiem kaut kādu tekstu, kurš mani uzrunā, vai kaut kādu video, vai kaut kādu slavēšanas dziesmu, tad es arī ar to padalos. Tu dari. Bet tas nav ļoti bieži. Tad apgalvojums, jeb jautājums, vai piekrītat apgalvojumu, ka sociālos tīklos izveidotie konti un tajos publicētie ieraksti diezgan precīzi raksturo personu. Jūs tam piekrītat? Ja jūs brīžiem neliekat. Pat tu sacīji, es nelieku, jo tad man daudz nesakos. Ja es pateikšu, es esmu tas un tas, un skaidrs, ka tev daudz nesakos. Tev pat daudz nemaz neatbildēs. Bet vai arī mēs ikdienā, vai es ejot pa ielu, vai es esmu tas, kurš bļauj un saka, ka es esmu kristietis. Es saprotu, jā. Tāpēc es piekrītu šim apgalvojumam. Katrai lietai ir sava vieta, un man liekas, tāda bļaustīšanās, un viņi nestrādā. Tad, ja tev ir labs kontakts ar cilvēku un ir attiecīgā situācija, un tu vari pateikt dažus vārdus, un viņi ir daudz spēcīgāki nekā, ja tu visu laiku ar megafonu staigā un bļausties apkārt. Jā, jo gluži kā iepriekš minēju, šis laikmets ir, kad cilvēks izlasa to ziņu, un viņš jau ir aizmirsis par to, kas ir noticis. Jo viņš nemitīgi turpina lasīt, un viņam nemitīgi atjaunot. Es tev pilnīgi piekrītu, 100%. Un es pie šī fakta arī esmu domājis. Jau par manām acīm, kuras jau grauž, jau acīs grauž un neredz ne ar vienu brilli vairs, ko lasu. Un es esmu uzdevis jautājumu nākošajā rītā. Ko es atminos no tā 3, 4, jeb pat varbūt 5 stundu veltītā laika šim tīmeklim? Ko es atceros? Ir labi, jā, man ir trenēta atmiņa, es atminos. Es varu tā pastāstīt, bet ne jau visu. Protams, viņš tā uzpeld augšā un kaut kas. Es piekrītu, kas par tevi, kad mums domāšana un prāts mainās. Tas būtu cits jautājums, uz kuru pusi viņš mainās, lietojot visus šos te globālos tīklus. Andri, došu tev jautājumu.
iespēju. Es domāju, ka atkal Dieva vārds mums dod laikam vislabāko formulējumu, kā Dieva bērni, uz ko mēs esam aicināti un kā būt tādā labā garīgajā formā, lai mēs varētu ietekmēt. Ja, es domāju, nebūs, ja pretēs izlasīšu Dieva vārdu. Psalms 1. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nec staigā grēcinieka ceļus, nec arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušiem un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodās. Tātad viss, ko viņš dara. Kāpēc viņš dara? Tāpēc, ka viņš ar to kungu ir savienots. Dieva gars tev vada un tu uzspēji visur. Un arī, ka mēs lasām Māte evaņģēlijā 5. nodaļā, iziesim cauri te, ka tas ir tas, kas mums ir jāsaprot. Ja? Jūs esat zemes sāls, bet ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tad ļoti svarīgi, lai manī būtu šis sāls, lai man būtu atklāsmes no tā kunga. Lai man būtu Dieva gars, Dieva spēks, tad es varu uz kādu kaut kam kaut ko pateikt, kaut ko uzrakstīt. Es būšu garu vadīts un tālāk. Tad, ja sāls nederīga, ar ko tad sālīs? Tā neder vairs nekam, kā vien ārā izmetam un ļaudīm saminama. Jūs esat pasaules gaišums, pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Svets iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Tāpēc es domāju, tas arī var būt attiecināts uz internetu, ka mēs varam likt to, ko Dievs dara vai tavā dzīvē, vai draudzes dzīvē. Ja? Tu vari tādā veidā ietekmēt. Un kas notiks? Notiks tā, ka tu nesīsi šo te gaismu. Protams, cilvēkiem, kuriem ir mīļāka tumsa, viņi aizies prom. No Kristus jau gāja arī prom, ne jau visi nāca klāt. Pat gribēja nonāvēt. Viņš bija tas visu laiku vislielākā konfliktākā persona visos laikmetos. Katru dienu visu laiku bija konflikti. Kāpēc? Tāpēc, ka daži nepieņem. Tā ir rakstīts arī 2. korintiešiem 2. nodaļā no 14. panta. Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā un caur mums izplata viņa atziņas labo smaržu visās malās, jo mēs esam Kristus saldā smaržu Dievam tiem, kas top izglābti un tiem, kas pazūd. Vieniem nāves smaržu uz nāvi, bet otriem dzīvības smaržu uz dzīvību. Un kas šim darbam ir derīgs? Jo mēs neesam tādi kā daudz, kas lieto Dievu vārdu veikalam, bet mēs runājam no skaidras sirds kā Dieva uzdevumā un Dieva priekšā Kristus spēkā. Labi, tev jautājums. Kāda ir tava attieksme pret publiskām diskusijām? Pagaidi bišķi. Vai reizēm tas nelīdzinās tirgus laukumam, kur katrs, kam nav slinkums, var izteikties? Ir daudz diskusijas arī tajā pašā Facebookā, kur pat mācītāji savā starpā sāk strīdēties. Jā, un arī fakts tur ne tikai Facebooks, bet entās citas lapas. Mācītāji sāk strīdēties, un katrs cenšas pierādīt savu taisnību. Vai šādas virtuālas sarunas var nest svētību? Varbūt nekomentēt šādas diskusijas un tādas nemaz nelasīt, vai vispār komentēt jebkādus rakstus un atstāt savu viedokli. Vienkārši tā. Var atbildēt. Salmona pamācībā 16. nodaļā 28. pantā rakstīts tā. Aplams cilvēks izraisa asu vārdu maiņu un nesaskaņas, un aprunātais sarīda draugus citu pret citu. Un tālāk 17. nodaļā un 14. pantā rakstīts, kas uzsāk asu vārdu maiņu, ir līdzīgs tam, kas sagrauj ūdenim tā aizsprostu. Atturies no asas vārdu maiņas, iekams tu neesi vēl tajā iejaukts. Tātad ko? Mēs saprotam, ka vispār nestrīdēties, neteikt par savu pārliecību. Tātad mēs saprotam, ka augsne ir dažāda, bet ja tu redzi, ka ir ciet un cilvēkam nav autoritāte Dieva vārds, arī par to var būt strīds, ja? Un viņš tik un tā stāv savā, tad nemetiet pērles cūkām. Vienkārši to, jo redzi, strīdos nekad patiesība nerodās. Strīdos rodas tikai zilumi zem acīm. Ja viņi ir, ja viņi ir citu teicienu, strīdos dzimst patiesība. Un zūd draudzība, jā. Nē, es tev piekrītu, Andri. Tas nav tā, ka es tev pilnīgi piekrītu. Te varbūt mums ir jāskatās cits plašāks skatījums. Kur mēs diskutējam, jeb kur mēs pat arī strīdamies. Nav problēmas arī strīdiem.
tās izkristalizē arī patiesību, ir vajadzīgs. Bet baigi labi no malas cilvēks skatās, divu mācītāji strīdās. Pareizi. Un te ir tas punkts, ko es gribu sacīt, kur tu to dari. Un tad ir jautājums, vai patiešām tev to jums diviem, jeb trījiem, jeb pieciem, jeb vienalga, turpat jau mans pieminētā raidījuma sākumā viena grupa ticīgie pret otru tagad, un tagad kas tur sanāk? Tur sanāk, un to visu iznes ārā publiskā vidē. Te ir jautājums. Tad faktiski, kāds ir jūsu ieteikums? Piemēram, par mani var pateikt tā, ka, ja jūs redzat, kad es kaut kur diskutēju par teoloģiskiem jautājumiem, tad ziniet, ka tajā laikā man ar Dievu ir sliktas attiecības. To es esmu pamanījis 100%. Ja man nav labas attiecības ar Dievu, mani velk uz teoloģiskām diskusijām. Respektīvi strīdiem. Jā. Tā kā... Tas, ko tu pateici, tā ir milzīga patiesība faktiski. Jo tev ir cits gars, kas to dīda. Pareizi tu saki, ja tev ir labas attiecības ar to kungu, tad tu gribēsi runāt. Protams, ne visam arī tu vari piekrist. Bet tad arī Dievu gars, ja tev pareizas attiecības ar Dievu, tad tev Dievu gars vadīs un mācīs, ko arī pateikt tajā diskusijā. Attieksme pilnīgi savādāk. Jā, tieši tā. Par tām diskusijām, man liekas, ļoti cilvēkam jāsako līdzi. Tiešām kāds gars viņu vada. Ja viņš jūt, kad viņu vada mīlestība, kad viņam, teiksim, sāp tas cilvēks, un tad visdrīzākais tas izpaudīsies nevis diskusijās, bet aizlūkšanās par to cilvēku. Un ja viņš ar šādu attieksmi var ar viņu diskutēt, tad tas ir labi. Tas var nākt šim cilvēkam par labu. Bet ja viņa mērķis ir pierādīt savu taisnību, pierādīt savu intelektuālo pārākumu, pazemot to otru, ja viņš tur sāk jau visādi indīgi jokot un tā tālāk, to nedrīkst vienkārši darīt vienalga, kur tas notiekās. Tas nāk ļaunu gan tam pašam diskutētājam, gan otram cilvēkam. Un ja tas vēl ir publiski, tad tas nodara vēl lielāku ļaunumu, jo viss, kas ir rakstīts internetā, viņš nekur nepazūd. Te arī nākošais ir tāds jautājums. Vai pat tiešām, ja es izdzēšu savā kontā, jeb to likvidēju, tad tomēr tas zvers, jeb tas tīmeklis patur sevī visu? Piemēram, Facebooks, es nezinu konkrētus skaitļus, bet es esmu diezgan pārliecināts, ka viņa izdevumi gada laikā ir mērāmi miljardos un iespējams 10 miljardu. Restīvi vairāk nekā tur kaut kāda Latvijas budžeti. Tās ir izmaksas, lai tu vari ieiet savā Facebook akauntā un tur kaut ko skatīties un darīt. Un tad jautājums, kā viņi atpelna to naudu. Viens tas ir ar reklāmām, bet tas ir minimāli, bet pats galvenais, viņi pelna no lietotāju informācijas pārdošanas tur tālāk trešām personām. Visādām marketinga kompānijām, kas skatās, kādi tipa lietotāji ir, kādas viņu intereses, kur viņi dzīvo, cik viņi veci, kas viņiem patīk, kas viņiem nepatīk, kādi viņu uzskati, un tā tālāk. Restīvi, šie te dati ir viņu ražošanas pamatlīdzekļi, visdārgākais, kas var būt. Izejot no šīs te domas, pieļaut, kad viņi vienkārši to dzēš ārā, es neesmu pētījis to, bet es šaubos, ka viņi to dara, jo tas ir viņu nauda, tas ir viņu zelts, viņu bagātība, šie te dati. Cik es saprotu, Austra, tu neko nekomentē internetā, nepiedalies diskusijās? Diskusijās, nē, jo Svētrunas arī tur nesaka pats. Svētrunas arī nesaka pats, nē. Ka es joprojām mācos. Un, es domāju, man būtu ir jāpiet vēl vairākiem gadiem, līdz es būšu pietiekami pārliecināts, lai es spētu tā teoloģiski konkrēti kādam kaut ko pateikt. Bet noteikti tas nebūs sociālā tīklā, jo, kā jau es iepriekš minēju, ka tas, kā cits cilvēks to izlasa vai uztver, var ļoti atšķirties. Varbūt kaut kas kurpē iekrits un viņam nav karstāvokļa. Tu esi jauns čalis. Cik tev ir gadi? 24. Valskas Kristīgā centra jaunā dzīve jauniešu kalpošanas vadītājs. Jauniešu kalpošanas vadītājs. Tad faktiski tavs mērķis, kā jauniešu kalpošanas vadītājiem, ir
mans mērķis kā jauniešu kalpošanas vadītājiem ir palīdzēt jauniešiem, ar kuriem es draudzē kopā satiekos, palīdzēt viņiem nostiprināt attiecības ar Dievu. Vajag? Viņi jau ir draudzē. Bet tas, ka tu esi draudzē, nenozīmē, ka tev ir tiešām spēcīgs un ka tu esi tas, kurš pēc tam varēs mācīt un palīdzēt. Kāda ir tā jauniešu kalpošana? Jauniešu kalpošana, kāds izpaužās? Jā. Mēs tiekamies, mēs runājam, apspriežam dažādas tēmas un veidojam tādu komunikāciju savstarpēji. Respektīvi savu klubiņu. Jā, savs klubiņš. Paldies par atklātību. Bet grib manu atklātību. Jā. Traģiski. Jo tas nav tavs mērķis. Kristus negrib klubiņus, ka taisa. Viņš arī netaisīja klubiņus. Bet tas ir cits jautājums. Piedod, mēs atklāt runājam. Nedusmo uz mani. Bet te ir ļoti interesants vēl kāds cits jautājums. Kāpēc jūs prāt cilvēki taisa selfijas? Man laikam jauniešiem jāprasa visvairāk, kad jaunieši taisa. Tu taisi pats sev selfiju? Kādreiz esi uztaisījis? Es esmu uztaisījis. Man ir daži. Iemesls, kāpēc taisi? Ja agrāk mēs lūdzām, lai kāds cits mūs visus iemūžina, tad šodien tas notiek, es pats mūs visus varu iemūžināt. Un tīri tā vēsturiski, tīri tā dokumentāli tas notiek? Lai būtu ko atcerēties, lai būtu ne tikai ko atcerēties, bet lai arī, teiksim tā, ja to mēs pēc tam nododam tālāk, tad cilvēks, varbūt viņš ieraugot to pozitīvismu no tā, jo, parasti bildēs es nedomāju, ka būs visi nobēdājušies. Tā, ka varbūt viņš vēlēsies iesaistīties un sākt komunicēt. Kāpēc gan ne? Latviešiem ir tāds vārds izdomāts pašiņš. Pašiņš, jā. Ko caur pašiņu tu gribi pateikt? Evaņģēliju vēsti? Manuprāt, caur pašiņu nav iespējams pateikt evaņģēliju vēsti. Pareizi, tad labi. Un tu arī saki, grūti caur pašiņu evaņģēliju vēsti pateikt. Mēs esam cilvēki, mums ir ļoti daudz dažādas dzīves sfēras, mums ir darbs, mums ir draugi, mums ir ģimene, mums ir hobiji un teiksim, cilvēkiem, kuriem mēs esam attiecībās, mēs dalamies ar šīm mūsu dzīves sfērām. Kad sanāk kopā draugi, mēs pārunājam dažādas, kā kuram iet, kā iet pa darbu, kā iet pa kalpošanu, kā iet pa mācībām, kā iet radiniekiem. Un tie sociālai tīkli, tas ir veids, kā tu vari uzturēt attiecības, viens no kaut kādiem veidiem. Jo, teiksim, citi cilvēki dzīvo kaut kur, varbūt ārzemēs, varbūt tālu, tu nevari viņus satikt personīgi. Un tad tas pašiņš parasti ir, kad viņš ir kontekstā ar kaut ko. Vai tu esi kaut kādā ceļojumā, vai tu esi kaut kādā vietā. Jā. Un tu tajā mirklī izjūti kaut kādas emocijas no tā. Tu priecājies, tu tur esi tagad ceļojumā, tu nobildēji sevi uz tā ainavas fona. Un tu vienkārši padalies ar saviem draugiem, ka tu esi priecīgs, un viņi var priecāties to līdzi. Tas ir tas pats, kas kādreiz, kad tu no ceļojumā atsūti paskartīt, vai vēstuli. Jā. Tas ir vienkārši. Tas ir savādāk. Tur es aizsūtu skaistu skatu, kur es pats neesmu. Man, labi, es esmu vecs cilvēks, man ir grūti to saprast, jo pēdējais ceļojums bija Izrēlā, un tas taču ir ārprāts, mīļie. Visi staigā ar tādiem gariem puļķiem, apmēram metru garu. Un tad puļķa galā ir speciāli uzstutēts mobīlais, protams, puļķa šinī galā ir slēdzīts, un tad skatās tur augšā kaut kur, un tad pasmaid, un tad, protams, meklē fonu, uz kuru, un vesela grupa man gadījās tāda ar šiem te izvelkamiem. Self-stikiem, laikam, jā? Selfie-stiki. Jā. Nezinu, labi, bet es netiesāju, lai dara. Man tikai interesanti ir dzirdēt. Jā, tas ir viens variants, kad aizsūt saviem draugiem. Bet tad paskatieties, iemet iekšā
sociālajā tīklā tajā saucamajā. Es vispār tā domāju, kā vecos laikos. Es dalījos ar saviem tuviniekiem, jeb ar saviem patiešām draugiem. Tagad mēs esam, jo es gribu par tevi kaut ko uzzināt. Es mierīgi ieklikšķinu iekšā un es visu lasu. Tāpat tu par mani. Visu. Un pie tam tu par mani var lasīt vairāk to, nevis ko es esmu uzrakstījis. Labi, man ir savādāk, man ir pilns ar raidījumiem, ko es esmu sacījis. Bet tu vari arī ļoti daudz izlasīt to, ko citi par mani ir rakstījuši, ja pat filmas taisījuši. Selfijas tu taisi, Andru? Tu taisi, tev pilns internets ir ar raidījumiem, kurus tu brīnišķīgi solis vadi. Mēs taisām tagad selfija raidījumu, mums viņš top. Būs īpaši raidījums par pozitīvām lietām, nebūs tikai tas negatīvais. Jā. Teiksim, ka sieva tur, nezinu, pirkt vai nepirkt to klētu, vai patiks vīram, viņu var nofotografēt, aizsūtīt, jā, piemēram, labas lietas. Jā. Bet pamatā, studējot šo tēmu, tā ir atkarība. Tas ir no selfijas, jā, selfish, ļoti līdzīgi, jā. Tad tas ir ar to egoismu iekšējo cilvēku saistīts, un vairāk kā 5 fotogrāfijas dienā, ja tu ieliec Instagramā vai vēl kaut kur, jā, tā ir atkarība. Praktiski psihologi saka, ka nav ārstējumi. Ja, no pasaulīgā, jā. Un viņi tas kā var kaut kādā veidā attiet, tad vēl ar kādu fotografēties, ņemt klāt kādus, tad tu kaut kā varbūt to vari dzēst. Bet piedod. Tā jau tu padara to kādu atkarīgu arī. Līdzatkarīgos. Tas ir tīkls, jā. Pareizi tas ir. Vēl ir rakstīts, ka Jēzus saka, māca, ka nāciet, viņi atstāja tīklus un sekoja Kristum, jā. Tāpēc, ja cilvēks ir tīklos, jā, viņam labāk atstāt tos tīklus un sekot, ja tu jūti, ka viņi tevi ir ievilkuši, jā. Tāpēc šeit ir tā, ka ja tu neesi ar to kungu savienojies, ja tu nedzirdi no tā kunga, ja viņa balsi tu nedzirdi, jo tu esi pilns ar visām šīm te informācijām, labāk attēj no tā. Vai komunikācija internetā nav mazinājusi spējas pilnvērtīgi sarunāties savā starpā? Jautājums. Jūsuprāt? Ir, cik es esmu dzirdējis, ir. Viņi tikai māca sarakstīties, un agrāk bija SMS, lai tikai tā pajautāt, kur tu esi, bet faktiski tagad jau visi, kad dzirdējām, ne SMS, jā, bet varbūt Facebookā vēl kaut ko raksta, un kad satiekās, viņi tā kā it kā draugi viņi ir, jā, viņi satiekās, viņam nav par ko runāt, viņi nemāk runāt, viņam nav tās, bet faktiski Ādams bija radīts, Ieva bija radīta, Dievs bija kopā ar viņiem sadraudzībai, lai būtu kopā, lai būtu, mēs varētu runāt, mēs varētu redzēt viens otru acis, lai mēs varētu tiešām sajust viens otru. Bet tagad sanāk tā, ka tu esi tālu un tu it kā labāk jūties, ka tu uzraksti, tu tāds varonis, tu tā, bet viss tas padara cilvēks to, ka viņi atraut viens no otra. Piekrīt. To arī, tas ir viena no interneta atkarības tām pazīmēm, kad cilvēks zaudē spēju no tādām dziļām, intīmām, ne intīmām, tas pārāk spēcīgi sarunām ar citiem cilvēkiem, jo it kā mēs dzīvojam tehnoloģijas, informācijas laikmetā, bet es kaut ko lasīju, kad mūsu smadzenes samazinās. Jā, tie ir fiziski. Pareizi tu sacīji, vairs nav jāatminās. Es atceros savu jaunību. Visu telefonu grāmatu, un tajā laikā bija apmēram 50 cilvēki. Man bija galvā. Man nebija nekad blociņš līdzi. Labi, protams, es tagad kaut kādu pār pa 1000 es nevarēšu atcerēties. Ja? Bet jāsaka, man godīgi, es zinu savu numuru, bet jāsaka, godīgi, es sievas numuru nezinu. Bērna numurs? Ko jūs? Vispār neko nezinu. Kā tu paņem mobilajā un tev vairs nekas nav jāpatur prātā. Atmiņa, faktiski mēs tādā veidā notrulinam, tas nav pareizs vārds, nenodarbinam, un līdz ar to viņa atslāpst. Un tad ir kāds cits jautājums. Kam jūs dodat priekšroku? Es saprotu, es zinu, jūs dodat priekšroku kam? Satikties klātienē ar cilvēku un runāt vai sarakstīties čatā?
Atkarībā no situācijas. Ja tas ir draugs, kurš ļoti ilgi nav redzēts un ir daudz sakrājušās kaut kādas tēmas, ko pārunāt, viennozīmīgi dzīvajā. Ja tas ir kaut kāds ļoti tāds ātri jānoskaidrojams jautājums, tad, protams, vienkāršāk ir sarakstīties. Ar draugu, kurš dzīvo Kanādā, es tikai varu sazināties ar sarakstoties. Bet, kā jau minēju, atkarībā no situācijas. Tev patīk rakstīt? Jā, tu ātri raksti? Es negribētu teikt, cik ātri. Tikai ar īkšķiem, ja tu ar visiem? Ar 2 īkšķiem. Ja mēs runājam par vietālu, viņi raksta. Jā, ar vietālu. Jā, ar 2 īkšķiem pārsvarā. Man, piemēram, nepatīk rakstīt. Es labāk piezvanu, tad es precīzi dzirdu intonāciju. Vēl mēs varam kādas lietas pārunāt. Man, piemēram, nepatīk rakstīt, ja es varu sazināties caur Skype. Man vislabāk, man pat Skype'ā man kaitina, ka 21. gadsimtā mans brālis, jeb māsa nav uzlikusi kameru. Piedod man, kaut kur es tikai dzirdu balss no kaut kurienes. Man vajadzīgs ir. Es priecājos, kad ir HD, tas ir high definition. Un man tas man patīk. Redz, kur es veltu laiku un Skype'ā varbūt stundu runāju ar šo cilvēku. Bet, rakstīt, jā. Vai jums ir bijuši kādi pārpratumi, kad jūsu rakstītais ir pārprasts, jo uzrakstītais teksts neatspoguļo emocijas un balss toni? Jā, protams. Tas ir no psiholoģijas, kad tieši vārdi bija laikam kaut kādi 20–30% no tās informatīvās noslodzes. Pārējais ir sejas mīmika, intonācija, tembrs, ķermeņa poza un tā tālāk. Tā kā samazinot to komunikāciju tikai uz kaut kādu rakstisku tekstu, tur tā iespēja, ka tu tiksi pārprasts, un viņi ir ārkārtīgi lieli. Jā, gribu sacīt jums ļoti lielu paldies. Mums vēl ir atlikušas nepilnas 4 minūtes. Ko jūs sakat? Vajadzētu domāt par tādu internetu sabatu? Es iesaku. Pats? Pats lietoju, pielietoju, jā. Nebija tā domājis par to, bet es domāju, ka jā, tā ir ļoti laba lieta. Tā būtu laba lieta. Es domāju, tas ir arī tāda laba lieta, ka tu paņem to sabatu to vienu dienu. Tu skaties, cik tiešām tu esi atkarīgs, ka tev sākās tā kā krievi saka lomkas. Tev pilnīgi velku, tu pilnīgi cīnies. Tu nezini savu vietu, nevar, tu ej pie bībeles. Viņa tā kā, tu lasi to bībeli, gribās tur, kaut kas tur, varbūt ir atnācis, tu par to domā. Un to tu redzi, kungs, piedod man. Es tik nedegu pie Dievu vārdiem, man ir iespēja aiziet pie internetu vai pie Dievu vārdu. Es zinu, ka neesmu šodien lasījis. Bet es tomēr izvēlos aiziet tur, un es Dievs esmu grēcīgs. Es lūdzu piedod man, jo man attieksme pret Bībeli ir man attieksme pret Dievu. Nevajag teikt, ka tu mīli Dievu, bet tu Dievu vārdu nelasi. Tad visa tava attieksme, tava garīgais stāvoklis parādās no tā, cik tu laiku pavadi Dievu vārdā. Ziniet, man pat ir jādomā citreiz dievnamā. Ir kategorija cilvēki, kas baidās būt tikt atslēgti no mobilajiem tīkliem. Es nerunāju par tiem, kuri ir piemirsuši, aizmirsuši. Man arī gadījies, ka esmu aizmirsis. Bet svētrunas laikā tagad izvelk no somiņas un tad vēl pieliecās, lai citi neredz. Jā, es esmu baznīcā. Mīļais draugs, atslēdzies no tā. Tev bail, ka tu esi izslēdzis. Un faktiski jau te laikam ir tā mana attieksme, ja es nāku Dievu priekšā. Un, pat tu pateici ļoti liela realitāte, Andri. Es jau esmu Dievu namā. Es jau klausos, bet es ar kaut kādu
atmiņas kaktiņu, gaidu, vai man tur novibrēs tas mobilais un atnāks tā ziņa, vai neatnāks. Un tad tu vairs neesi ar Dievu. Piedodiet, ka es tik radikāli saku, tu neesi ar Dievu. Jo kāpēc tad ir sabats? Tas ir, lai tu būtu kopā ar Dievu. Kāpēc tad Dievs saka, nedari tajā dienā nevienu citu darbu? Tagad jau mēs sākam, es nedaru atmaksātu darbu, naudas darbu. Pārējos darbus var darīt. Nē, labi, katrs lai dara, kā viņš vēlās. Bet ir svarīgi atslēgties. Jo, mīļie, beigās, ja mēs tā padomājam, mēs ejam uz mūžību. Faktiski jau Dievu bērni, mēs jau dzīvojam tagad jau mūžības dzīvi. Mēs tikai tiksim pārcelti. Mēs jau tagad dzīvojam mūžības dzīvi. Un tas tad nozīmē, ka ja mēs esam 24/7 aizņemti tik ļoti un saistīti visāda veida tīklos, es nezinu, kā mēs atslēgsimies tur, ja mēs neesam bijuši pieslēgti pie tā kunga. Paldies jums ļoti liels, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, un cienījamie radioklausītāji, gaidīsim jūsu vēstules un atsauksmes, un, protams, arī jautājumus ar ierosinājumiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Tiksimies pēc nedēļas, ja tas kungs mums to atļaus. Visu labu!